Sveiks, klausītāji! Esi mīļi aicināts podkāstā Logopēds un cilvēks. Šis podkāsts ir veltīts logopēdijai. Uz sarunām tiks aicināti eksperti šīs nozares pārstāvji un cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar logopēdiju, un mēģināsim caur šīm sarunām atbildēt uz to, kas tad ir logopēdija, ko ietver sevī šī gana plašā, daudzšķautņainā nozare uz visiem šiem un daudziem citiem jautājumiem, kas ir būtiski mūsu dzīvē. Mēs mēģināsim atbildēt podkāstā Logopēds un cilvēks kopā ar Līgu, Dagniju un Anetu. Šodien mēs uz mūsu sarunu esam uzaicinājuši Zani Tumševici. Zana ir logopēds un RTU Liepāja pasniedzēja, kā arī 2024. gadā Zanai tika piešķirts gada logopēda tituls, par ko man ir ārkārtīgi liels prieks, Zana. Jā, es tevi arī apsveicu. Un, manuprāt, tu biji to pelnījusi jau daudzus gadus, jo tas, kā tu dalies ar savām zināšanām un tas pienesums Latvijas logopēdijā, tieši strādājot ar jaunajiem logopēdiem, man liekas, tāds ļoti skaists un iedvesmojošs. Paldies tev par to. Un ko tu vēl gribētu piebilst varbūt par sevi? Paldies par labiem vārdiem, un paldies, protams, tiem, kas darbu ir pamanījuši un novērtējuši. Un varbūt gribētu teikt to, ka ir viegli strādāt, ja apkārt ir tik daudz jauki, atbalstoši un zināt, kā ar kolēģi. Un zināšanas ir kaut kas tāds, ar kur ir jādalās. Jo tu vairāk dalies, jo tu vairāk saņem pretī. Un turēt sveci zem pūra, man liekas, mūsu specialitātei tas varbūt nav tas pats labākais, jo mūsu sūtība ir veidot, veicināt komunikāciju, atbalstīt komunikāciju, un ja mēs to nedaram savā starpā, tad kā vēl? Jā, paldies tev tiešām. Un tu esi arī bijusi manu pasniedzēja, un tāda mana turējusi manu roku arī manās darba gaitas uzsākot, arī atverot privātu praksi, un man liekas tiešām tas, kā tu dalies ar savām zināšanām, iedvesmo arī mani tālāk dalīties ar viņām, ar jaunajiem speciālistiem vai ar kolēģiem. Jā, un šobrīd tu strādā, cik es zinu, savā privātpraksē un Liepājas reģionālajā slimnīcā kā logopēde. Jā. Varbūt mazliet iezīmē šīs atšķirības tieši tavā darba specifikā un kāds ir šis vecuma posms, ar kur tu strādā? Pārsvarā es strādāju ar bērniem no dzimšanas līdz 2-3 gadu vecumam. Privātpraksē varbūt nāk arī skolnieki, kuriem ir saglabājušies artikulācijas traucējumi vai ir kādas citas nepieciešamas korekcijas. Bet slimnīcā ļoti labprāt un no sirds veicu savu darbiņu kā agrīnās attīstības logopēds un esmu vienmēr klāt, ja mani uzrunā jaundzimušo intensīvās aprūpes nodaļā, kur ir priekšlaiks dzimušie bērniņi vai bērni, kuriem pēc dzemdībām ir kādas grūtības, kādas traumas bijušas vai kādas saslimšanas. Un tā rezultātā ir grūtības ar zīšanu. Un tad tā ir tā mana sūtība, jābūt klāt un palīdzēt. Tad tādam priekšlaikus dzimušam bērniņam šis logopēdu pienesums var būt tieši vairāk šī zīšanas funkcijas, tā kā atbalsta zīšanas funkcijā. Jā, priekšlaikus dzimušiem bērniem atkarībā, protams, no iznēsātības pakāpes ir varbūt šīs grūtības ar uzsākt zīšanu, šos te refleksu attīstība nenotiek tā, kā tas notiek mammas puncī. Un tas var būt vēlāk, tas var būt lēnāk, tas paprasa ilgāku laiku, un tad ir ļoti būtiski, ka ir atbalsta persona, kas palīdz iedrošina mammu, palīdz mazulim, palīdz viņam pašam saprast, kā lietot savas ķermeņa daļas, lai viņš varētu veikt šo te tik nepieciešamo funkciju, vienkārši paēst. Jā, kas ir
viņam viena no galvenākajām funkcijām, vai ne, tajā brīdī. Un kāds ir varbūt tas, no atmiņas tagad skatoties, kāds ir tas agrākais periods, tas, kad tu kā speciālists, kā logopēds iesaisties šajā zīšanas procesā, kad ir tava agrākais vecums bērnam? Jā. Bērniņam vecumu, priekšlaikas dzimuši bērnu vecumu mēra gestācijas nedēļās, tas ir grūtniecības nedēļās, un ātrākais vecums ir aptuveni šī 30. 33. nedēļa, kad parādās šīs zīšanas kustības un sāk stimulēt, lai bērns šīs te izrādītu meklēšanas kustības, izrādītu zīšanas, interesi par zīšanu, pakāpeniski ievadīt šajā te zīšanā ar pavisam niecīgu šo te pieniņa daudzumu vai maisījumu daudzumu, kas kuram bērniņam tiek atkarībā no iespējām. Un tālāk jau tad ceļš lielais mērķis tikt līdz pudelē un pēc tam no pudeles pie mammas krūts. Un šis ēšanas process, kuru mēs atbalstam šajā ļoti agrīnajā periodā, kā tu redzi, kā tas tālāk ietekmē bērna attīstību? Ir veiksmīgāki gadījumi, ir mazliet mazāk veiksmīgi gadījumi, bet kopumā es varētu teikt tā, ka tur varbūt vairāk arī ir saistīts ar psiholoģisku ietekmi. Kad bērniņš piedzimst priekšlaikus, tie ir ļoti lieli uztraukumi. Gan vecākiem, gan arī bērniņš, jo viņš ir vidē, kas vēl pagaidām nav īsti piemērota. Viņam daba ir paredzējusi līdz 40. grūtniecības nedēļai būt mammas puncija. Bet, ja ir sanācis tā kā ir, mūsdienu medicīna pietiekami spēja adaptēt vidi, un arī šo te aprūpi, lai bērni varētu izdzīvot un izdzīvot veiksmīgi un veiksmīgi arī attīstīties, bet tieši tas, kas saistās ar mūsu darbu, un ja šādam priekšlaikas dzimušam bērniņam ir grūtības ar ēšanu, parasti šiem priekšlaikas dzimušajiem bērniem tas galvenais mērķis ir sasniegt noteiktu svaru. Jo sasniedzot noteikti svaru, viņi tiek mājās. Un tad varat iedomāties, ka tā ir cīņa par katru gramu, ko bērniņš apēd un ko viņš pieņems svarā, jo kuram gan negribas mājās. Un bieži vien tas akcents uz ēšanu ir tā, ka ar ēšanu bērnam saistās stress, spiediens, tāds gaidas. Tad, kad viņš jau paaugas, vai ne? Un tad nāk divgadnieks, un kā mēs zinām, divgadnieka vecumā ir es pats, un viņš sāk pašnoteikties, un nereti, varētu teikt, ka samērā bieži, šis ir vecums, kad viņi atsakās ēst, noteiktas lietas, jo viņš beidzot var pats noteikt, ko viņš ēdīs, ko viņš nēdīs, cik viņš ēdīs, un tad šie te ēšanas, es negribētu teikt par traucējumiem, saukt viņus drīzāk saukt par ēšanas grūtībām, jo tā vairāk ietver attieksmi pret ēdienu. Un tad šis ir mirklis, kad ļoti daudz bērni neizvēlās šo te ēdienu, kurš sagādā grūtības, kad ir jākošļā, kad ir jāveicina šī muskulatūra, kas tālāk attiecīgi var ietekmēt runāšanu. Un tad līdz ar to tālāk var veidoties šī te runas vai dažādu skaņu izrunas traucējumi vai citādi. Jā, mēs par šo agrīno periodu, tas ir vitāli svarīgs, kā tu minēji, par katru gramu mēs cīnamies, lai bērniņš pieņemtos svarā, bet beigās tas ir bijis tik liels fokus un spiediens uz viņu, kad viņam var veidoties tāda pretreakcija, kā vecumā, ka viņš jau spēja pateikt, nē, es to neēdīšu, vai ne? Tur ir atkal tas ceļš pie viņa, pie veselīgu paradumu ieviešanas, un ir atkal
jāskatās, kā mēs viņu varam atbalstīt vai veicināt. Ko es vēlētos pie šī piebilst, lai mammas, ja skatās, nesabīstās no tā un tagad nezinu, kā rīkoties. Protams, ir attiecīgi, tad, kad bērniņš ir piedzimis un ja viņš ir priekšlaikus dzimis un ir šīs ēšanas grūtības, protams, ka tas svars mums ir jādabū. Ja tas ir vitāli svarīgs, varbūt tam fokusam vajadzētu mainīties pēc tam, kad bērns jau ir iegūst tiešām stabilu svaru un lēni pakāpeniski atmest to trauksmi. Un varbūt tik ļoti nefokusēties uz šo te, kad šī ēšana ir galvenais, kā prioritāte izvirsīta. Bet nesatraukties, ja tas nesanāk, tāpēc arī esam mēs, kas var palīdzēt bērnam iet šo ceļu pa pareizo gultni. Jā, un mēs tagad runājam par ēšanu un par zīšanas procesu. Varbūt pastāst, kāds ir iegūms bērniņam tieši šajā zīšanas procesā, ka viņš zīž mātes krūti un ir šis... Ja mēs runājam par veselu bērniņu, laikā dzimušu veselu bērniņu, tas ir, bērns iemācās koordinēt zīšanu, norīšanu, elpošanu. Un lielākoties tas notiek automātiski, dabiski, un neviens īpaši netiek mācīts. Un to arī mēs sagaidām, ka tas tā notiek. Dažkārt arī veselam laikā dzimušam bērniņam šis process sagādā grūtības, un tad vienmēr ir jāskatās, kas tur ir par iemeslu, vai tur varbūt ir kāds paaugstināts muskultūras tonus, vai tur ir visāka zemēles saitīte, vai tur ir vienkārši grūtības atrast šo te saskaņu starp mammas ķermeni un bērnu ķermeni. Vienkārši barošanas pozas tādā nodrošināšanā, lai bērniņam ir ērti. Un reizēm pietiek tikai pamainīt mazliet leņķus vai attiecīgi pozu un viss aiziet, viss notiek. Un tad, kad bērniņš zīž, viņš attīst savu artikulācijas aparātu un pareizi zīžot, tā kā tam būtu jānotiek, bērns iesaista šo mēlīti, iesaista nedaudz vaigu muskulatūru, apakšžoklīti. Aktīvi zīžot, bērns trenē visas turpmāk artikulācijā iesaistītās muskulatūras grupas un koordinē. Un tādā veidā tas ir treniņš. Ēšana ir treniņš, jā. Tālāk ir atbalsts runas attīstībai. Un tad beidzas šis zīšanas periods un sākas piebarošana. Un varbūt, ieskicē mazliet šo ēšanas arī parasta ēdiena, to ēšanas procesa nozīmi, arī, kas ir ļoti būtiska, tālāk arī artikulācijā. Šī zīšana, tas ir tas sākuma posms, bet tālāk varbūt par ēdienu, ko ēd mamma un tētis, cik svarīgi ir tas bērnam. Jā, šeit varbūt ir jāpiemina, ka ir divas tādas pieejas. Viena ir, kad mēs uzsākam piebarot agrīni, tas ir ap 6 mēnešu vecumu. Un piebarojam varbūt pat nedaudz agrāk, attiecīgi, ja tur ir kādas indikācijas, kas liek agrāk uzsākt piebarošanu, tur ir daudz atgrūšanas vai sliktāk panes šo te maisījumu vai mammas pienu, tad piebarošanu iesaku uzsākt agrāk, un tad šī te piebarošana tiek uzsākta ar biezeņiem. Un savukārt ir arī bērna vadītā ēšana. Un šo ēšanu ir vēlams uzsākt tad, kad bērniņš stabili sēž, stabili pats var pārvaldīt savu ķermeņa augšdaļu un brīvi rīkoties ar rokām. Jo bērna vadītajā ēšanā galvenais akcents ir, ka bērns pats paņem pārtikas produktu, virz to uz muti un ēd. Un šeit vairāk aktuāli ir gabaliņa ēšana.
lai kuru no modeļiem izvēlētos vecāki, tas mans vērojums ir, ka beigās tik un tā sanāk miksēts. Bērns, kurš ir uzsācis sēšanu ar biezenīti un tā paņems kādu gabaliņu rokā un ēdīs, un savukārt bērns, kurš ir sācis sēst šos gabaliņu ēdienus, tā pāries arī uz kādu citas struktūras ēdienu. Ja vecāki ir izvēlējušies šos te modeļus, es nebūtu tā, kas norāda, ka pareizāks būs viens vai otrs, tā ir vecāka izvēle. Vienīgais, kad, ja izvēlamies ēst biezeņus, tad ar laiku viņiem ir jākļūst ar vien strukturētākiem, jo tad, kad ēdienā parādās struktūra, tas ir kādi gabaliņi vai šķiedriņas, tad bērns iemācās to ar mēlīti sajust, iemācās sašķirot, pieturēt biezāko, pieturēt gabaliņu, norīt šķidrāko, sakošļāt gabaliņus, un tā noris šī te košļāšanas prasmju attīstība, kas ir arī būtiski tālāk runāšanai, jo runājot, mēlīti mums paceļās ārā no apakšžokļa un kļūst tāda nosacīti neatkarīga no apakšžokļa kustībām un kustās daudz ātrāk un vairāk nekā apakšžoklis. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies, lai bērns runā vairākās zilbēs, nevis tikai vienā vai divās vienādās zilbēs, mamma, papa, tate. Bet, ja mēs vēlamies, lai mums ir bumba, kur ir divi dažādi vecumi, tad mums jau ir vajadzīgs, lai mēlīte ir aktīvāka. Jo garāki vārdi, jo mēlē jābūt aktīvākai. Jā, un tas, kad šī ēšana, visas šīs dabiskās kustības, viņas attīsta visu mūsu šo runas procesu tā, kā tas ir paredzēts. Un patiesībā jau neviens vingrinājums nevar to aizstāt, to dabīgo kustību, vai ne, kā saka. Tagad, kad apēst tādu bērnam ābolu, tas jau ir kā tāds vingrinājums visai viņa tādai artikulācijas sistēmai, žoklim un mēlei, un tas ir labs pienesums viņa runas attīstībai. Jā, tas ir tas, ko es arī vecākiem cenšos iedot, šo sajūtu, ka vienkārši pareizi ēdot nav nepieciešamības, tādos vieglākos gadījumos nav nepieciešamība iet un īpaši vingrināt šo te runas muskultūru, jo tas notiek dabīgi vismaz 4 reizes dienā. Bet, lai mēs atrastu vingrinājumiem laiku 4 reizes dienā, tad ir drusku jāpiepūlas. Jā, tā ir. Un, mēs to arī minējam par šo agrīno posmu bērņiem, ar kuriem strādā slimnīcā, bet kādi varbūt ir šī specifika, ar ko strādā esot privāti praksē? Varbūt ar ko atšķirās šie klienti vai ko tu gribētu iezīmēt par prakses darbu? Prakses darbā es sastopos ar manu mīļo 2-gadnieku. Manu mīļo 2-gadnieku, kurš nerunā, kurš ir hiperaktīvs, kurš ir priekš 2-gadnieka normāli aktīvs, kurš skrien, kurš virpuļo, kurš ir zinātkārs, kurš vēlās izpētīt pasauli, un kurš ir beidzot pašnoteicies, un viņš grib darīt visu un darīt pats. Vienīgi ar to runāšanu parasti tā aizķeršanās, un es esmu bezgalīgi priecīga un apmierināta ar to, ka vecāki meklē palīdzību, ja bērns 2 gados nerunā, ka viņi interesējās par to, ka vairs nav šo te gadījumu, kad atnāk 3, 5 gados un saka, mums teica, ka nav kur steigties, kad visi bērni runā, kurš ir palicis nerunājošs, kad nav ko satraukties, bet mēs no bērna sagaidām diezgan daudz. Viņš aiziet uz skolu, viņam ir jāprot daudz. Viņam ir jāpazīst burtiņi, viņam ir jāsalas kopā vārdiņos, un tūlīt jāsāk arī rakstīt. Un līdz tam laikam bērnam ar valodu ir jāvingrinās, jāspēlēs. Un ja viņš tikai 4, 5 gados sāk runāt,
viņam iztrūkst šie te gadi, kurus viņš ir pavadījis spēlējoties ar valodu, eksperimentējot ar viņu, trenējoties lietot valodu, mutvārdu valodu. Un tur skolā jau ir pārsvarā šī te rakstu valoda, un ir ļoti grūti bērniem orientēties rakstu valodā, lasīt, rakstīt, ja nav pietiekami izspēlēta šī mutvārdu valoda. Man patika, ka tu minēji to, ka tu redzi savā praksē, kad vecāki negaida šos 3, 4, 5 gadus, bet kad viņi sajūt, viņi, kā es vienmēr saku, māmas zina vislabāk, viņas visvairāk ar to bērnu, un ka viņas jūt, ka kaut kas nenotiek, ka viņš runā par mazbērnu, bērns ir kluss un neveido šo acu kontaktu, kad māmas zina, un patiesībā viņām jau nevajag iet pie ārsta, lai viņas saņemtu šo apstiprinājumu, jo viņas jau viņu redz dienā. Un man liekas, tas ir ļoti pozitīvi, ka vecāki mūsdienās uzticās tai sajūtai savai un meklē šo palīdzību. Jo kādreiz arī ir saņemt tādi zvani, kad vecāks jautā, vai mums jau nākt, mums ir 1,5 gadiņš, vai mums jau nākt, bet tomēr ir tā sajūta, kad vajadzētu. Jā, arī es saņemu tieši tādus zvanus, kad zvana, mums ir tikai 1,5 gadiņš. Man īsti neliekās, ka ir pietiekami šie te vārdiņi. Es lasīju, vai es dzirdēju, vai es skatījos Instagramā, ka piemini, ka tur vajadzētu viņam jau teikt 5 līdz 7 vārdiņus. Es viņus nedzirdu, es viņus nesaklausu. Vai jūs ar tik maziem strādājat? Jā, mēs strādājam. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Vecāki tiešām jau laicīgi sāk meklēt šo te palīdzību, un bieži vien pietiek ar pāris konsultācijām un ievirzīt šīs te rotaļas tā, ka šī te valoda tiek stimulēta. Vecāki jau rotaļājās ar bērniem mājās, bet varbūt nav tik liels tas valodas un runas akcents. Un tad, kad parāda, kā tās pašas rotaļas var spēlēties, ieliekot skaņu, ieliekot zilbi un parādot bērnam, ka tā runāšana nav tik grūta un sarežģīta, šī lieta aiziet. Jā, es tev piekrītu. Dažreiz tās ir kaut kāds nianses, ko vecāki izmaina, kaut kas tāds maz, bet nozīmīgs, kas atver to bērnu. Jā, runāšanai. Tā tiešām ir. Un ar to arī tas agrīnais periods ir skaists. Tāpēc tā ir mana mūža mīlestība, kad šis agrīnais vecums, jo ir daudz vieglāk to upīti ievirzīt pareizā gultnē nekā tad, ja viņi jau ir ieguvusi spēku, plašumu, un tad viņu griezt ir daudz grūtāk, bet ja bērniņš ir tikai pašā te ceļa sākumā, ir mazs strautiņš, vieglāk atrast, tā pareizo gultni un pagriezt, Jā. Dažreiz vecāki arī, ko es pamanu, viņas komunikācijā pamainam fokusu, tā kā, vai sākam redzēt to, cik patiesībā viņš var jau daudz, un tā kā, jo dažreiz tās ekspektācijas, mēs gribam daudz un ātri, bet... Viens, ko es varbūt gribētu piebilst, šo te divgadnieku, 1,5 gadnieku, 2 gadnieku. Dažkārt ir tā, ka vecāks atnāk un saka, nē, mans bērniņš nerunā. Un vienkārši vērojot, bieži vien tajā pirmajā konsultācijā uzklausu vecāku domas un ekspektācijas, jeb gaidas, un tajā laikā bērns brīvi rotaļājās. It kā es darbojos tikai ar vecāku, sarunājos, bet tāpat laikā es redzu ļoti daudz. Es redzu, kā bērns prot vai neprot spēlēties, vai viņš interesējās par apkārtni, vai viņš vienkārši rada troksni, kādas ir tās viņa rotaļas, rotaļu veids. Un tas ļoti daudz pastāst par bērnu, par viņu iekšējo valodas pasauli. Vai viņš spēja iztēloties, vai viņš spēja veidot sižetu, vai viņš vienkārši tikai manipulē ar rotaļlietām. Un
un es dzirdu vārdus. Bērns runā, un tā viņa tajā strautiņā, ir mamma, un patiesībā tajā strautiņā, tajā burzguļojošajā čalošanā ir tādi vārdiņi, bet viņi ir tik organiski iekļauti, ka vecāks var nesadzirdēt, jo tā auss ir nedaudz jātrenē, lai tas sadzirdētu. Tu jau pēc sarunas saki, jūs bērnam jau es dzirdēju 20 vārdus. Jā, es uzskaitu, jūs dzirdējāt, viņš teica, to 20 nav, parasti ir kādi 3-4 tie vārdi, bet viņi ir. Jā, un tas ir tas starts, kad arī varbūt to vecāku uzmanību pievērst, ka tas vārds var nebūt tā kā grāmatā rakstīts, jo tur mamma, jā, viņš varbūt tur ir mamma, vai citādi, ja, tie droši vien tādi sarežģītāki vārdi. Bet dažkārt ir tā, kad runas plūdumā var nepamanīt šos vārdiņus, un tad, kad mēs viņus sākam akcentēt, izcelt un palūgt bērnam nosaukt atsevišķi, izrādās, bērniņš var vairāk. Un ir tieši pretēji. Vecāks saka, mūsu bērniņš runā ļoti daudz, bet nekā citu, kā strautiņu čalošanu, tur nevar dzirdēt. Tā kā tie ir tādi varbūt divi varianti. Jā, un šis agrīnais periods, mēs zinām, ir arī tā vecāka loma bērna runas un valodas attīstībā tāda ļoti liela. Un patiesībā jau tas ir tas, ko bērns redz katru dienu un dzird, un tas ir tas avots, no kā viņš var smelt, vai ne? Šīs sarunas un kopā būšana un šī neatsveramā loma mammai un tētim ģimenei, kurā bērns aug. Un šajā ģimenē ir arī mūsdienās tehnoloģijas daudz, un ļoti agrīni jau bērnam tās ir pieejamas. Varbūt, ko tu varētu komentēt kā speciālists, un varbūt arī to, ko tu redzi savā praksē, šo tehnoloģiju ietekmi uz bērnu runas valodas attīstību? Jā, šis ir tāds sāpīgs jautājums. Es saprotu, ka bez tehnoloģijām nebūs vairs mūsu pasaule. Arī, lai tapt šis podcasts. Bez tehnoloģijas vajag, un lai mēs nestu informāciju plašumā par logopēdiju, par logopēdu specialitāti, par to, ko dara logopēds. Bet ir jābūt saprātīgam lietojumam, un varbūt būtu vērts ieklausīties un padomāt par to, no kāda vecuma šīs tehnoloģijas ienāk bērnu dzīvē. Es nesaku, ka viņas nevar būt. Jā, ir daudz atvieglojošu elementu, bet ir jāskatās tā samērība un laiks, kad sākt. Bērnu psihiatri jau par to runā, un ir noteikts laiks. Ja nemaldos, tad arī SPKC mājaslapā ir video materiāli par to, no kura vecuma bērniem un cik ilgi drīkst būt šīs te viedierīces, jeb ekrāna laiks līdz gada vecumam. Viņu nav. Līdz 2 gadu vecumam viņu nav, un no 2 gadu vecuma tad pakāpeniski mēs varam viņus ieviest. Man liekas, ka arī bērnu psihiatri nosauca šīs minūtes 2 gadu vecumā bija, ja nemaldos, 15 līdz 30 minūtes, un kas man liekas par daudz, jau par daudz, jā. Un tad attiecīgi līdz skolas vecumam tad jau sasniedz stundu un pat vairāk, jā. Bet kā ir realitāte, vai ne? Bet tā ir realitāte. Par to, kādu postu tas var nest, un tas, kas mums liekas šī mirklī atvieglojoši, un cik tas var būt apgrūtinoši nedaudz vēlāk, par to gan ir vērts aizdomāties, jo šeit es atgriezīšos varbūt vairāk pie savas prakses, kur nāk nerunājošais divgadnieks. Tas, ko es esmu ievērojusi, vai tas būtu bērniņš ar tipisku attīstību vai bērniņš ar attīstības traucējumiem,
iztrūks acu kontakta. Un tur nav visiem šiem bērniem nav autiskā spektra traucējumi, bet ir maz kvalitatīvs šis tāds skatiens, un no tā tālāk veidojās, es gribētu teikt, uzmanības traucējumi. Ja mēs gribam, lai bērns notur skolā 7 gadu vecumā 40 minūšu uzmanību, un tā 4-5 stundas pēc kārtas, tad 2-gadniekā es redzu to, ka viņš nespēja paskatīties, un ne tikai 2-gadniekā, arī vēlāk lielākā vecumā. Viņš nespēja noskatīties vienu skaņu, kā mēs izrunājam. Nerunājot par zilgu, nerunājot par vārdu un nerunājot par 3 vārdu teikumu. Viņš nesaņem vispār šo informāciju, kā viņam teikt, ko viņam teikt. Jā, šī vizuālā informācija, vizuālās informācijas saistīšana ar audiālo informāciju un savienošana kopā ar priekšstatu, tas izpaliek, un tā rodās, šie mazrunājošie vai nerunājošie bērni 2 gadu vecumā. Jo tas, ko es redzu, mamma un tētis, neko daudz, piedodiet, bet neko daudz neatšķirās no mēbelēm. Ja bērniņš iet, viņš ir paņēmis priekšmetu, viņš noliek, viņš aiziet, un tur nav acu kontakta. Ja es tev vēlētos dot to ūdens glāzi un nevēlētos tevi apliet, es droši vien nodibinātu acu kontaktu un saprast, vai tu esi gatava pieņemt no manis to ūdens glāzi. Jā. Ja es gribu, lai mani samīļo, es meklēju acu kontaktu un tikai tad piekļaujos klāt. Un maziņiem bērniem tas iztrūkst. Viņi nemeklē šo te acu kontaktu un viņi nemeklē šo te akceptu no pieaugušā, ka viņš ir gatavs sadarboties. Viņi to uztver par pašsaprotamu. Ka viņi iet un viņi vienkārši iet kā tieši, un tur ir jānotiek. Jā, tur ir jānotiek. Šeit varbūt es vēlētos paturpināt par to, kam ir jābūt, lai notiktu veiksmīga sadarbība. Pirmkārt jau starp bērnu un vecāku. Tā ir tāda veiksmīga komunikācija, lai notiktu, un tālāk arī vecākam ar bērnu un ar logopēdu, kad, piemēram, ir nepieciešams šis logopēds, kad tu ienāc šajā arī komunikācijā. Kam ir jābūt, tavuprāt, lai būtu veiksmīga šī komunikācija visām pusēm? Tā noteikti ir sadarbība, empātija, izjust otru cilvēku, vēlēšanās pēc komunikācijas. Atgriežoties pie viedierīcēm, skatoties dziesmiņas, mūtenītes, bērns iemācās, viņi iemācās daudz, viņi iemācās nosaukt. Viņi iemācās nosaukt krāsas, viņi iemācās nosaukt ciparus, viņi iemācās nosaukt dažādās valodās to visu. Bet vai viņi to izmanto komunikācijā? Jo cilvēks pēc būtības ir sociāla būtne. Un viņam komunikācija ir nepieciešama, lai dzīvot. Tā ir. Un ja mēs iemācāmies tikai nosaukt, tad mēs esam tikai ar sevi, tad šī komunikācija izpaliek. Man tikko tu pateici, komunikācija mums ir nepieciešama, lai mēs īstenībā izdzīvotu šai pasaulē, vai ne? Un, kad tu pateici šos vārdus, man galvā momentāli iešēlās doma, nevis doma, bet prātā filma, man ļoti mīļa filma ar Tomu Henku galvenajā lomā. Tā filma ārkārtīgi patīk, kur viņš cieši auto katastrofā, lidmašīna cieši, un viņš nonāk uz vientuļas salas. Un viņa saruna biedrs kļūst volejbola bumba. Un tā filma parāda to, cik patiesībā, lai viņš izdzīvot uz tās vientuļās salas, ēdiens, pajumta kaut kāds siltums, bet patiesībā komunikācija. Viņš ar to bumbu sarunājas, tas tā kļūst par viņa sarunu biedru. Vilsons, jā.
Un filmas beigās, kad viņš pazaudē to savu iedomu draugu, kāds ir viņam ciešanas. Patiesībā šī bumba, šis saruna biedrs ļāva viņam izdzīvot, vai ne? Un, kad tu saki, vai ne, mums katram mēs esam sociāli būtni, un šī komunikācija ir patiesībā tik svarīga arī tam mazajam bērnam, bet viņš vēl viņu mācās. Un mums būtu mūsu uzdevums katra būtu parādīt šim bērnam šo komunikāciju, jo tas ir tas, kas viņam būs nepieciešams dzīvē. Un par šo ekrānu laiku, ko mēs paši nozogam. Jā, nu, te varbūt, ja mūs skatās vecāki, varbūt tad var minēt tādus piemērus, ikdienas piemērus, kur šķiet, es ātri, un lai man ir tas mazliet brīvais laiks, ka es iedošu bērnam telefonu. Par komunikāciju viņi sākās tajā mirklī, kad bērns sastop mammas skatienu un mamma sastop bērnas skatienu un tāpat tētis un tāpat visi apkārtējie, jebkurš, kurš ir kopā ar bērnu, emocionāli un fiziski. Manuprāt, Ļevs Vigotskis bija tas, kurš teica, ka acu kontakts ir kā palaidē mehānisms runāšanai, komunikācijai. Un tanī mirklī, kad mūsu acu skatieni sastopās, nevis mēs vienkārši viens uz otru skatāmies, bet tad, kad mūsu acu skatiens sastopās, saskarās arī mūsu sirdis. Un tas ir tas mirklis, kad noris šī komunikācija un ar to pavisam mazo zīdēnīti. Tas notiek pirmajā dzīves mēnesī. Un attiecīgi tas turpinās, ja mēs to piekopjam. Un ja mēs sākam palaist garām šos mirkļus, kad mēs varam viens otrā ieskatīties, kad mēs varam izjust, kā es studentiem bieži saku, lai mēs izprastu to skatienu nozīmību, kurš no mums nav bijis iemīlējies, vai ne? Cik ilgi mēs varam skatīties viens otrā, tad, kad esam iemīlējušies, bez vārdiem. Diezgan ilgi, vai ne? Skatiens izsaka visu. Tad kāpēc to neveltīt savam bērnam? Visu šo savu mīlestību un tās sajūtas izpaust tieši tādā skatienu kontekstā. Un attiecīgi tālāk arī mēs runājam. Mēs ar bērnu runājam. Automātiski gribās kaut ko pateikt, pastāstīt bērnam un nosaukt lietas, ko mēs darām kopā ar viņu. Un tad, kad bērniņš ir tas 2-gadnieks, kad visbiežāk parādās, no gadiņa līdz 2, kad bērns kļūst aktīvs, viņš skrien, iet, darbojās visur, viņam interesē ielikt savu mazo pirkstiņu, un tas kļūst varbūt arī drusku bīstami. Mēs iedodam to telefonu vai planšeti vai ieslēdzam televizoru, lai viņa uzmanība ir piesaistīta, lai mēs ātri varam uztaisīt ēst. Jā. Tas bija pirmais, kas man cik nāca domāt par to, kā es to darīšu. Ēst, sēžat. Jā. Un mēs it kā iedodam, lai mēs ātri varam pagatavot. Bet kas notiks, ja tas bērniņš ar jums dzīvos virtuvē? Un kamēr jūs taisīsiet to zupu, viņš pārkrāmēs kartupeļus. Un viņš liks vienu kartupeli katlā, un viņš liks otru kartupeli katlā, viņš liks trešo kartupeli katlā, un viss izbērs un sāks no jauna. Nu, kas notiks? Jā. Viņš ļoti, zin, kas notiks, viņš ļoti daudz ko iegūs, viņš ļoti daudz iemācīsies. Tieši tā, viņš iemācīsies likt lietas traukā, ja viņš ir gada vecs, kas ir viņa uzdevums, ielikt lietas, nevis tikai izgāst. Viņš iemācīsies, ka tas ir kartupels, viņš iemācīsies viņa struktūru, faktūru, mēs tur nosauksim, tur kartupelis gluds, un kartupelim ir atstiņas, un kartupelis, netīrs, Viņš iemācās dzīvi. Ja viņš iemācās dzīvi, viņš iemācās nosaukumus, viņš iemācās īpašības. Varbūt viņš viņas nenosauc uzreiz, bet tas iet caur viņa sajūtām, un tas paliek viņa muskuļu atmiņā. Jā, kas ir visefektīvākais veids, kā vispār bērns jau absorbē to pasauli, un jo bagātāk tā ir, jo
arī viņa iekšiene kļūst. Virtuve vispār ir fantastiski vieta bērnam un valodas attīstībai, jā. Nevienmēr tā domā mammas. Jā. Bērniem tas tā tiešām ir. Un mums nav vajadzīgs, droši vien tagad debūšu rājienu no visiem rotaļlietu ražotājiem, bet mums nav vajadzīgas rotaļlietas pirmajā, un es gribētu teikt arī otrajā dzīves gadā, ja vien bērns tiek virtuvē. Protams, mēs rūpējamies par bērnu drošību, bet ļaujot viņam dzīvoties virtuvē pa zemākajiem plauktiem, kuros ir trauki, kurus viņš mierīgi var krāmēt iekšā un ārā vienu otrā, virsū, klaudzināt, skandināt, klausīties skaņas, kā skan koka karote pret māla bļodu, kā skan pret metāla kaplu un kā skan metāla vāciņš pret metāla kaplu. Ja, viņš jau skaņo savu dzirdi, viņš mācās īsākas skaņas, garākas, klusākas, skaļākas. Tur ir tik daudz, ko bērns var mācīties. Mēs vienkārši to palaižam garām. Un tas posms ir īss. Tas posms ir īss, jā. Un tur aug tas cilvēks, kurš grib palīdzēt un grib iesaistīties ikdienā. Arī tas ir tas, kad, ko es vēroju praksē, ka bērni dažkārt kaut kā patērētāji. Viss notiek ap viņu un viņam. Un viņš pats netiek iesaistīts. Te es runāju par lielāku bērnu, kaut gan tas pats 2-gadnieks. Vai viņš nevar padot mammai kartupeli, lai mamma nomazgātu un nomazot? Viņš var. Tad, kad viņam, labi, to 1,5 gadnieks var izdarīt, un tad, kad viņam ir 2 gadi, viņš jau var nomazgāt to kartupelīti. Tā ir, jā. Un viņš ir iesaistījies. Viņi ar mammu taisīja zupu, nevis tikai mammu. Un tad, kad viņš ir iesaistījies tajā procesā, viņam ir lepnums par vajadzībām runājot, mums ir vajadzība pēc komunikācijas, nākamā mūsu vajadzība ir pašrealizācija, ka mēs sevi realizējam, ka mēs esam noderīgi, vajadzīgi, būt vajadzīgam. Un to grib arī mazās bērnu lepnums, ka viņš kaut ko var. Tas ir. Un tas dod to drosmi mēģināt. Jo nomazgāt kartupelīti, tas ir vienkārši. Un viņš to var. Tātad varbūt viņš var arī atvērt muti un pateikt, varbūt viņš var atvērt muti un pateikt, ka? Nosaucot kartupeli, jā, tā kā tās ir iespējas, bērnam dot iespēju, un tad, kad viņš atver krānu un šņāc ūdens, tad viņš var iemācīties tur tagad mazgājam, nav jau jāmāk viss sarežģītais vārds, pietiek, ka viņš apgūst skaņu, pietiek, ka viņš apgūst zilbi, un vēlāk viņš viņus liks kopā. Tas ir tas sākums. Tāpēc es ļoti mīlu šo agrīno vecumu, ka tas viss notiek rotaļājot, esot kopā, vienkārši esot kopā. Jā, un tas mūsdienās ir arī dārgākais mūsu laiks. Tā ir greznība, jā. Tā ir, jā, un tas ir dārgākais arī tam bērnam viņa attīstības posmā, šajā agrīnajā, tik ļoti nozīmīgajā, vai ne, kas uz visu dzīvi viņam atstās ietekmi šis agrīnais laiks. Un tiešām arī man šajā sarunā klausoties tevī ir jādomā par savu lomu, kā mammai esot un kaut kādu posmu, varbūt, ko esmu palaidis garām. Bet, jā, daudz pārdomas manī pašā šobrīd ir, bet varbūt arī noslēdzot mūsu sarunu, kuru mēs noteikti varētu turpināt, un ir daudz ko teikt par logopēdiju agrīnajā posmā, par logopēdiju ietekmi šajā agrīnajā posmā. Varbūt, kas ir, ko tu vēlētos pieminēt tieši, varbūt ne vairs tik daudz vecāku lomu, jo tā ir primārā un tā ir pats svarīgākā, bet mūsu kā logopēda loma agrīnajā posmā un tas mūsu pienesums.
Droši vien tad vairāk ir runa par bērniem, kuru attīstība varbūt nenoris tā, kā mēs vēlētos, vai tur ir kādi iedzimti traucējumi, vai saslimšanas, vai kādas citas grūtības. Tur mēs noteikti varam palīdzēt, vingrinot un stimulējot visu runas muskulatūru. Mēs varam atrast kompensācijas metodes. Ja mēs nevaram vienā veidā izrunāt, tad mēs varam otrā, un ja mēs nevaram nevienā, ne otrā, tad mēs varam atrast alternatīvo komunikāciju. Katrā ziņā mūsu repertuārā, ja mūsu rīcībā ir plašs dažādu metožu klāsts, kuru mēs varam izmantot, lai aktivizētu, lai stimulētu bērnu runāšanu, lai atrastu to veidu, kā viņš var komunicēt ar apkārtējiem. Kādas ir katrā ziņā tas mūsu uzdevums, manuprāt, ir saprast ģimeni, saprast ģimenes vēlmes un vajadzības, saprast bērnu vajadzības un vēlmes un mēģināt to visu salikt kopā, lai ģimene var funkcionēt. Jā. Paldies. Paldies par šo sarunu un par šiem vārdiem. Un kā varbūt, ja kāds tevi klausās un grib varbūt arī aiziet pie tevīm uz konsultāciju Liepājā, kur mēs tevi varam atrast? Kā mēs tevi varam atrast? Pilnīgi noteikti man var atrast Liepājas reģionālajā slimnīcā un var atrast arī manā privāta praksē un droši var rakstīt uz manu e-pastu. Tas ir zane.tumsevica@gmail.com. Laipni gaidīt. Jā. Paldies par veltīto laiku šai sarunai un brīnišķīgi un vērtīgas lietas pateici, par kurām ir vērts aizdomāties ikdienu, es domāju. Esot kopā ar savu bērnu un arī man kā logopēdēs strādājot ar saviem klientiem. Paldies tev! Paldies, ka uzaicinājāt, un droši vien vislielākais paldies man ir jāsaka maniem 3 skolotājiem, maniem bērniem, kuri man ir atveduši līdz agrīnai logopēdijai un tam, kā es skatos, jā. Jā, tā ir tava skola arī, kurai tu esi gājis cauri, vai ne? Paldies par sarunu, Līga. Free audio post-production by alphonic.com.